2012. gada 9. novembrī Lauku atbalsta dienests saņēma balvu par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā. Elektroniskā pieteikšanās sistēma ir tas e-vides instruments, kuru dienests vēl joprojām popularizē, lai varētu atvieglot lauku cilvēku ikdienu. E-prasmju nedēļas ietvaros, kas risinājās no 18. līdz 22. martam, tika rīkoti semināri visā Latvijā par elektroniskās pieteikšanās sistēmas plašajām iespējām. Kā kļūt par elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju? Vispirms jau jābūt lauka atbalsta dienesta klientam. Tad, kad cilvēks ir noreģistrējis par lauka atbalsta dienesta klientu, viņam ir iespēja aizpildīt divus eksemplārus līgumus, kas ir līgums par lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas izmantošanu. Tad, kad līgumi ir noslēgti, viņš var vai nu aizpildīt mājās uz vietas, izdrukājot veidlapas Lada mājaslapā, vai viņš var nākt ciemos pie mums, uz pārvaldu, uz Rīgas centrālo aparātu, vai arī iesniegt šīs pēc veidlapas Latvijā LV, vai arī elektroniski parakstīts, nosūtīt uz lada.gov.lv e-pastu. Kad klients ir piereģistrēts sistēmā, viņš saņem lietotāju vārdu un paroli. Izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, jūs varat iesniegt platību maksājumu iesniegumu, iesniegumu par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu, iesniegumu apstiprinājumu saņemšanai programmā Skolas auglis un Skolas piens, kā arī dažādu projektu iesniegumus. Elektroniskā pieteikšanās sistēmas priekšrocības ir tādas, ka pirmkārtām cilvēks var nenākt uz lauka atbalsta dienestu, iesniegt platību maksājumu 24 stundas diennaktī, veikt visus labojumus, kas lauksaimniekiem tieši sezonas laikā ir aktuāli. Zemniekam aizpildot iesniegumu tiek izmests arī brīdinājums sistēmā par iespējamām kļūdām, platību neatbilstībām un arī tiek paziņots, atgādināts par to, ka viņš nav pieteicies uz kādu atbalsta pasākumu, kur viņam ir kādas saistības. Lauka atbalsta dienesta darbiniekiem ir vieglāk apstrādāt ātrāk šo iesniegumu. Mēs savā zemnieku saimniecībā jau 3. gadu izmantojam šos e-pakalpojumus. Var ne tikai iezīmēt laukus, bet arī pieteikt bezakcijas degvielu. Ieejot pie datora programmā, var redzēt, cik degviela ir paņemta, cik vēl ir atlicis. Var redzēt subsīdijas, cik ir saņemts katrā periodā un cik lielu summu ieskaitīt. Tā kā pats var visu apskatīt un nav jāmeklē papīros. Viss ir redzams datorā. Pateicoties e-prasmu nedēļas ietvaros rīkotajiem pasākumiem, katru gadu elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu skaits pieaug.